Šim. Nu, ir dzirdēt pārmetumu Ventspilsniekiem, ka, lūk, nu, ir tāda mums tur skola. Uj. Negaidīts pavērsiens pie Uvarenko vārtiem. Maks tiek galā ar šo sitienu. Nu, bīstamākā epizoda, ko būtu jāteikt, bija šeit. Nedaudz būtu paveicies, Jūrmalniekiem būtu pie Juanmas nonākusi bumba. Juans Manuel, oj, ko tagad dara? Ko tagad dara Timofejovs? Neredz Timofejovs, ka Juanma viņam ir aiz muguras, protams, aiz muguras nekāda šā situācijā nav. Uzdāvināja Juan. Un tieši tā, komandas kapteins, Jelgavas komandas kapteins gaida Gins palīdzību, piespēlēja Lazdiņam. Lazdiņš centrē, bīstam Kozlovs un Uvarenko izceļ bumbu no vārtu devītnieku. Bravo, Maksim, bravo! Labi uzsita Vladislavs Kozlovs pret zemi, sita bumba ar galvu nērti vārtsargam, bet Uvarenko fantastiski. Nu, nav tik tā kā Nufriev, bet, nu, tā amizantas kopumā sanāca. Bīstami tagad Kožāns! Viņš izglāb komandas biedru. Sitiens būs. Neimaros piespēlē Klimeršvili. Sitiens! Te laimē, ka Piepeš ir iespēja aizbeigt viņam. Aizgušie tur nebija. Šabalā! Metrā pa bumbu, kur Ākīns. Ahmets. Bovins, lieliski nocīnījās Jānis Bovins un pretuzbrukuma iespējas BC Daugavpils komandai Tarasovs. Riževskis, divi Pāvils saspēlēs Riževskis, itie pozīcijā Pāvils Riževskis un Maksims Uvarenko glāb savu komandu no vārtu zaudēm. Pirmais patiešām bīstamais moments arī pie Ventspilsnieku vārtiem. Labi apgriezās Riževskis, ieguva labu sitienu pozīciju un arī izdarīja labu sitienu un Uvarenko ne bez pūlēm. 2-1, bet gal galā divu vārtu ielaist pašā mača izskaņā un tagad bīstami. Mēs tā aizmuldējāmies, bet par to laiku kaut kas arī bīstams un šeit atgadās. Aiziešana no komandas varbūt vairāk parunāt, ka pagājušajā nedēļā bija tāda sapulcīta. Labi, tikmēr jau Loginovs pirmā iespēja Jūrmalai glābj Uvarenko. Artimo Loginovam. Darīt. Sākotnēji Muļķī pārmet tas, ka uzcēma liela tiekšanās uz vārtiem, tas ir ļoti labi. Bīstam tagad Kauns! Bīstamība turpinās. Dubrā! No Jurģim. Viņam palīdzēšana ir Romāns Platonovs un Jevgenijs Morozovs. Labi, iespēja varbūt Sapagovam sodu laukumā sitiens. Pirmais sitiens Rāmī. Nepārāk spēcīgs izdevās sitiens, bet vismaz pirmais sitiens Rāmī. Uvarenko gan diezgan viegli tver šo bumbu. Bet izskatās, ka Spartaks ir gatavs cīnīties. Un pašreizēm līdz. Šāds aizmugurs ļoti bieži vērams futbolā. Čerepanovs, pistols priekš, šeit labs. Labi pistols Gauračs, kreisajā malā, sodlaukumā stāvās tā Barhīns, ir kam iedot piespēli Gauračs, sitiens pa vārtiem, šeit labi nospēlē. Ventspils aizsargs Sapagovs, labi nomet bumbu, tālāk uz Kozlovs, šeit Arhīns, šeit var būt vārds. Ļoti labi nospēlē vārtos Uvarenko, bumbu gan paliks Sapagovs, vēl ir šāviens un kārtēji. Arī lietuvietis Simons Pauļus ir rezervē, no rezervē, bet tribīnēs savainojuma dēļ. Pirmais sitiens mums pa vārtiem, nu. Un mēs paliek laukuma centrā. Lazdiņš, Malašēnakam var uzsīst varbūt pat. Būs sitiens. Tagad sitiens Uvarenko. Neizskaties, ka pārāk ko tu izdarīs. Tagad Šuli ilgi gaidīja, gatavojās saņemt bumbu, beigās sagaidīja to, ka Lazdiņš bumbu atņem. Kozlovs sit! Uvarenko krietni jāpastieps, lai uzstājīgas no skonto puses skonto ļoti, ka tā mērķiecīgi gāja pēc laupība, pēc gūtiem vārtiem, tagad ir nomierinājusies spēle, bet varbūt tagad Vladislavs Gutkovskis sitiens pa vārtiem. Nu, ļoti nepatīkams sitiens Uvarenko, lai gan leņķis bija jāsas, lai gan Uvarenko kontrolēja situāciju. Gutkovskis uzsita spēcīgi papakšu, un Uvarenko bija savs ķermenis ļoti ātri jāsagrupē, ātri jānokrīt un ātri jāfiksē bumba pie zemes. Tas patiešām nebija viegls sitiens. Tie, kas redzēja šonakt Krievijas un Dienvidkorejas spēli pasaules kausa izcīņā, piespiesties, bet tagad Ruginam ir iespēja. Rugins, manuprāt, varēja iet uz sitienu pozīciju un mērķtiecīgāk iet uz vārtiem, lai viņš nedaudz aizgāja uz sāniem. Un šeit sitiens un Uvarenko viegli tver bumbu pēc savas. Atspēlē ar papēdi un tur nesapratās savā starpā Ševeļovs. Piespēlē Volkovam sitiens un nedaudz pāri vārtu pārliknim. Jā, pieskārās bumbai
Maksims Uvarenko un daugavpilieši izpildīs vēl vienu stūra sitienu. Sāsinājās spēle pie Ventspilnieku vārtiem, spēles izskaņā. Protams, tur piesaukt ir mentalitāte, tautība, dzimtene un tā tālāk un tā joprojām. Visi pavisam vienkārši. Juris Pučinsks. Šis gads no epizode, kurā Timofejam bija droši vien šādi jāspēlē. Centrējums bīstami! Uvarenko. Pamatīgs mūrs nostādīts, arī kāds no liepainiekiem tur draudzīgi piestājies blakus. Protams, ne jau tāpēc, lai atvairītu bumbu, bet lai traucētu Lukā. Nebūs sitiens pa taisno, būs centrējums. Paskatīsimies, kā veiksies Daugavai. Tomēr Rusīt pataisno Jevgenijs Kosmačovs un precīzi vietu vārtos izvēlās Maksims Uvarenko, tver bumbu. Radevičs. Vai būs centrējums? Jā. Un sanākos pa vārtiem Dmitrijam Kozlovam. Pieteikumam bieži tika saukts uz izlasi, bet spēlēt gan pārāk bieži viņam nesanāca. Silva. Skaisti viņš nomata kārtiem. Kārtiņš lieliski sit, bet pāri vārtiem. Šeit arī Uvarenko aizskāra bumbu. Iespējams, ka reiz pēc tam tika nomainīts. Viņam šeit arī kāds savainojums tajā brīdī bija. Bet Petkovs gan sacīja, ka nomainīja viņu nevis traumas dēļ, bet taktiskos nolūkos. Kārtiņš vēlreiz sit Uvarenko ar dūrēm. Pēc Lokuma Abotam. Abots. Abots salak Montalvo. Pirmā iespēja Jurmalē un beidzot Uvarenko ir darbiņš un Uvarenko tiek perfekti. Šeit, Roda bija tas, kurš izsit bumbu. Neizdodas jau kādu laiku Vēstniekiem, neizdodas pieturēt. Spēlēs un šeit seko līdz notikumiem Rīgas Kontola arī zina, ka ir milzīgas sastāv problēmas, ir ļoti īsts. Un pirmais moments Uvarenko pagūrē. Komanda būtu pelnījis uzvarēt. Varbūt vienīgais ir Liepainieki nebūtu gūši šos uzvaras vārtus kompensācijas laikā pēc tiem visiem momentiem, kas bija Ventspilī. Sitiens pa vārtiem. Pa vārtiem uz Džordžs Arhins. Vārtu rāmīt šeit arī bumba lidoja. Maksims Uvarenko četrnieku varbūt pat augstāk. Žēl, ka nav Kravčenko. Šis varētu būt punkts, no kura viņš sistu. Pie bumbas Mickevičs, Punculs. Tad sit Punculs, spēcīgs sitiens. Arī diezgan sarežģīts īstenībā Uvarenko. Arī zina, kā beidzās Čempionlīgas fināls ar Bayernu un Manchester United. Bet pagaidām neizskatās, ka kaut kas tāds varētu notikt. Stuglis sitiens. Virs Uvarenko. Labs sitiens, bet minūte. Centrējums sitiens Uvarenko! Tā ir bijis Skoto Ventspils Liepāja Daugavpils. Bīstam tagad var sanākt. Būs kāds sitiens arī. Sitiens Uvarenko! Grūtībām tiek galā. Un tam pašam Paharam ar Skonto bija tā pati otrā vieta, kas ir šobrīd Pērtiem ar Skonto, bet tīri zaudējums skaita ziņā. Un te kā glābi Uvarenko pēc. Kurākins. Jā, viens vārds ielaids ir pa vārtu. Pa vieniem vārtiem šobrīd zaudējuši abas vārtsagi. Lukā Uvarenko spies spēlēt kaut kur, varbūt nedaudz aizsnaudies bija, negaidīja, ka kāds uzsitīs. Nospēlē precīzi. Bet būs stūrsitiens. It kā diži draudu nebija.